Roberta Lajardona liecība. Paldies, ka atbalsti ikdienas maizes kanālu, to abonējot. Nospied arī īkšķīt uz augšu pie katra video, ko klausies. Mēs ar Jēzu kļuvām draugi. Viņš mani pavadīja pastaigā pār debesīm. Mēs ļoti ērti savā starpā jutāmies. Es nemazākā mērā neuztraucos par to, kā es biju ķērbies, ko man teikt vai arī ko man tagad darīt. Es biju ģērbies līdzīgi ikvienam citam. Visi svētie bija ģērbušies baltā taisnošanas apģērbā. Dažiem no viņiem bija dārglietas. Es redzēju, ka tiem ap vidu ir apjosta plata josta, vienam sarkana, citam dzeltena un tā tālāk, lai sevi izgraznotu un skaisti izskatītos. Es nesaprotu, ļaudis, ko domā, ka debesīs nebūs nekādas nodarbošanās, izņemot lidināšanos pa mākoņiem. Kad tu nonāks debesīs, tev būs savs darbs, bet tas būs tavs vismīļākais darbs, kādu jebkad sev spēj iedomāties. Tu nelidos apkārt, lai nedarītu neko. Tas ir slinkums, un debesīs nav garlaicības. Es topu sarūktināts, ka cilvēki saka, es redzēju savu sargeņģeli, un viņi pat rāda bildes, kurās parādīti tādi 3 pēdu gari puskaili eņģelīši. Nē, viņi nav redzējuši eņģeļus, viņi ir redzējuši kaut ko citu. Eņģeļi ir 7 līdz 8 pēdas gari, viņi ir pilnīgi apģērbti, viņu drēbes atbilst viņu darbības un uzdevumu veidam. Dažiem ir spārni, bet citiem to nav. Kad mēs tuvojamies mūsu nākamajam punktam, Jēzus mani iepazīstināja ar dažiem cilvēkiem no pagātnes. Mēs sarunājāmies par lietām, kas notikušas pagātnē, un par lietām, kam vēl jānotiek nākotnē. Drīz vien varēju saskatīt kādu milzīgu ēku, līdzīgu kādam no mūsu sapulces centriem šeit virs zemes. 1000 un atkal 1000 svēto devās uz to. Ēkai visapkārt bija kvēlojošs godības vainags. 2 eņģeļi sagaidīja mūs ar Jēzu. Viņi mūs pavadīja lejā, līdz 2. rindai, kur mums bija rezervētas 2 vietas. Cilvēki mūs sveicināja, visā ceļā lejup līdz mūsu vietām. Viņas atvēra mūsu rokas un mūs skūpstīja. Visā ēkā nebija nevienas noskumušas sejas. Varētu rasties doma, ka mēs bijām nonākuši vietā, kur satiekas ģimenes locekļi, kas viens otru nav redzējuši 100 gadu. Viņi savstarpēji apkampās, skūpstīja viens otru un varēja redzēt visapkārt viens un tos pašus vārdus, kā tev iet. Slavu Dievam! Šiem cilvēkiem bija mīlestības gars. Viņi bija visapkārt un pāri mums. Viņi mīlēja visu un katru no mums. Viņiem bija vienaldzīgi, kāds ir tavs izskats, no kurienes tu ieradies, viņi vienkārši tev mīlēja. Visu, ko viņi darīja, pavadīja mīlestības motīvs. Tikko kā mēs nonācām līdz 2. rindai un apsēdāmies, īpašs svētums, kā rokas vēziena apklusināja visu lielo auditoriju. No labās puses uz paaugstinājumu iznāca kādi 500 līdz 600 slavētāju. Viņi nebija eņģeļi, jo eņģeļi ir citādi ķērbušies. Varēja dzirdēt adatu nokrītam. Tik klus bija visapkārt. Šie slavētāji bija ģērbušies kā kāds no visparastākajiem mūsu zemes koriem. Viņiem visiem bija vienādi garas drēbes, viņa mati bija īstajā vietā un likās, ka tur valda visa pilnība. Viņi uzgāja uz paaugstinājumu un visi smaidīja. Tad pēkšņi it kā kāda impulsa dzīti sāka slavēt Dievu. Vairs nemaz neizskatījās pēc kāda parasta kora. Viņu rokas bija paceltas, viņu balsis piepildījās ar slavu, viņu kājas sāka dejot. Tas bija 100 reižu labāk kā mūsu Dieva slavēšana šeit virs zemes. Viņi bija kā bez prāta slavējot savu Dievu. Tas bija novērojams pilnīgi visur šajā vietā. Tad tam sāka pievienot apkārt esošā publika. Arī pārējie nekaunējās slavināt Dievu. Viņi cēla augšā savas rokas, slavēja to kungu, viņi lēkāja uz augšu un uz leju. Viss, kas bija viņos, slavēja to kungu. Likās, ka šī slavēšana bez apstājas ilga kādas 2 stundas. Protams, tur nebija neviena vadītāja.
Slavēšana tā ir dzīvības izpausme. Tā nav kāda pienākuma izpilde, to var sajust un redzēt. Es redzēju, kā visa veida slava izplūst no sapulcējušo mutēm, kā kvēlojoša koši dzeltena dūmaka, kas saplūda vienkopus, tuvu pie ēkas griestiem. Kad mēs beidzām, slava no ēkas griestiem tika savākta, nogādāt troņu istabā. Es nebiju mēms, arī es piedalījos slavēšanā. Kad es paskatījos pār plecu uz Jēzu, arī viņš tur stāvēja, smaidīdams un priecādamies par visu apkārt notiekošo. Viss tur notika piedienīgi un kārtīgi, pilnīgi viss, un tur nemanīja, ka kaut kas tur būtu liekuļots. Slava nekad neapdzīsa, tā vienmēr pieauga spēkā un plašumā. Mūsu zemes sapulcēs ir viena problēma, mēs pārāk ātri atļaujam slavai noplakt. Mēs turpinām to attīstīt. Mēs pat vēl neesam iemācījušies, ko nozīmē slavas un pielūgšanas upurs. Tev jāpārkāpj tā robeža, kur sāks īsts prieks, un tā priecādamies, tu piedzīvos zīmes un brīnums. Pielūgšana ir tā vieta, kur notiek brīnumi. Dažreiz tie notiek arī slavējot Dievu, jo Dievs ir suverēns, bet pielūdzot, tie notiks visu laiku. Brīnumi, kas ir notikuši manā kalpošanā, parasti notiek pielūgšanas laikā, kad ik viens no klātesošajiem atdod visu sevi Dievam. Tev nav nekas jāslēp no Dieva, tev ir jādod viss, kas tev uzticēts, atpakaļ Dievam, lai tu varētu dabūt visu to, ko viņš tev ir novēlējis. Tas nav 50 uz 50, bet tas ir 100 uz 100, abiem no jums. Šis ir tas iemesls, kāpēc tik daudz pāru šķiras. Katrs no laulātajiem domā, ka viņš dos 50. Tu dod 50 un es dodu 50. Tas nav pareizi, tas ir 100 uz 100, un tikai tad tu saņemsi apmierinājumu ikvienā dzīves sfērā. Šie svētie debesīs katrai lietai deva visu 100%. Viņi no visas sirds gavilēja par sapulci. Viņi vienkārši nespēja gaidīt līdz nākošajai sapulcei, kā tas noskaidrojās no mūsu sarunām vēlāk. Dieva slavēšana būs daļa no mūsu pienākumiem, kad mēs visi nonāksim debesīs. Pēdīgi visi palika pilnīgi klusi. Koristi nogāja no skatuves, plandīdami savus garos tērpus, līdz vairs nebija redzami. Jēzus man vaicāja, kā tev patika sapulce? Es atbildēju, man patika, bet kāpēc tu to apturēji? Viņš atbildēja, jo mums ir jādara šeit vēl kaut kas. Tagad mēs iepazīsimies ar dzīvības upi. Un tā mēs atstājām šo ēku, un mums tālāk ejot, Jēzus iesāka raudāt. Jēzus Kristus, Dieva dēls, iesāka raudāt. Viņš pagriezās pret mani un iesāka aizlūgt, izplūsdams asarās. Dažas lietas ir pārāk svētas, lai tās varētu atkārtot. Es vēl nevaru tās atklāt, bet šo vienu lietu, ko viņš man teica, varu tev pasakīt. Robert, viņš teica, es savus ļaudis tā mīlu, ka varētu vēlreiz nokāpt uz zemes, sludināt 3 gadus, nomirt, aiziet līdz ellei tikai vienīgas dvēseles dēļ, ja es vēl līdz šim nebūtu samaksājis to nepieciešamo cenu, kas ir vajadzīga viņas izglābšanai, ja viņa vēlētos nākt uz debesīm. Man nebūtu nav svarīgi, vai cilvēki tam ir gatavi vai ne, ja viņi tikai vēlētos nākt pie manis un likt man to zināt, es to darītu viņu labā, pat ja viņi būtu vislielākie grēcinieki. Viņš turpināja runāt, es tik ļoti mīlu savus ļaudis, kāpēc cilvēki netveras pie mana vārda, vai tad viņi nezina, ka man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, lai piepildītu visu to, kas ir teikts. Tas ir tik vienkārši, es to visu tāpat darīju tik viegli saprotamu. Ja cilvēki vienkārši satvertu manu vārdu, es to piepildītu, tad viņš iesāka skaļi raudāt un sacīja. Es nesaprotu, kāpēc cilvēks saka, ka viņi
ticot, ka es kaut ko darīšu, bet kad tas nepiepildās tajā laikā, kad viņi to vēlētos, tie sāk šaubīties par manu vārdu. Ja viņi vienkārši ticētu un ar drošību to apliecinātu, ka es to darīšu, es šos viņu ticības vārdus īstenotu noteiktā laikā. Jēzus raudāja par mūsu neticību. Mūsu neticība viņu ļoti sāpināja. Arī es raudāju par savu neticību. Man bija tikai 8 gadi, bet es jau zināju, kas ir neticība, kā tā sāpina Jēzus sirdi. Es noslēdzu ar Jēzus sirdsderību, ka es nekad nešaubīšos par viņa vārdiem un atļaušu Dievam būt savā īstajā vietā manā dzīvē. Tagad, kad man nākas domāt vai kaut ko teikt neticībā, es vienmēr atceros tās aizlūgšanas asaras, kas toreiz ritēja pa Jēzus seju. Pēc slavēšanas sapulces Jēzus man ved uz kādu no dzīvības upes attekām. Pietekā ūdens bija līdz ceļiem, un tas bija kristāltīrs. Mēs novilkām kurpes un iekāpām ūdenī. Un vai jūs zināt, kas bija pirmais, ko Jēzus darīja ar mani? Viņš mani pagrūda. Es atkritu atpakaļ un viņu apšļakstīju. Mums bija ūdens kauja. Mēs apšļakstījām viens otru un smējāmies. Mēs bradājām pa ūdeni. Vai jūs to varat saprast? Tas man tomēr kaut ko nozīmē. Godības ķēniņš, Dieva dēls, pavada savu dārgo laiku kopā ar mazo 8-gadīgo Robertu un iegrūžu viņu dzīvības upē. Kad es reiz nokļūšu debesīs, es vēlos tajā vietā pielikt piemiņas plāksni. Tajā būs rakstīti šādi vārdi. Šī ir tā vieta, kur Jēzus Kristus kļuva ne tikai par manu kungu un glābēju, bet arī par draugu. Jā, viņš kļuva par manu draugu. Tagad mēs staigājām un kopīgi sarunājāmies. Kad es klausos kādu labu joku, es varu skriet pie Jēzus un sadzirdēt, kā viņš par to smejas. Kad viņš kaut ko interesantu atrod, viņš to pastāsta man. Ziniet, Dievam ir humora izjūta. Viņam ir zināmi joki, ko viņš tev var pastāstīt. Ja tu būsi pietiekoši jūtīgs, lai saklausītu viņa balsi, un šie joki ir patiesi smieklīgi, tie nekad nav garlaicīgi. Dzīvības upe ir pilnīgi atšķirīga no zemes lietām. Kad tu tajā iekāpi, tā tevi šķīstīja, tā tevi nomazgā no visām sliktajām lietām, kas palikuši tevī no tavas zemes dzīves. Ja, protams, kaut kas no tām vēl tevī ir palicis, tā tev dod dzīvību, kas izplūst no tā avota, kas atrodas Dieva troņa istabā. Dzīvības upe plūst kā kalna straume, un tā nevar sataustīt dibenu. Tajā ir kristāltīrs ūdens visā tās garumā. Pēc mūsu jautrības mēs izkāpām no ūdens un likās, ka tūlīt tika ieslēgts kāds milzīgs ventilators. Mūsu drēbes izžuva tajā pašā mirklī. Mēs uzvilkām savas kurpes un gājām tālāk. Tad mēs pagājām garām vismieklīgākajai lietai, kādu jebkad esmu savā dzīvē vispār redzējis. Mēs gājām gar pilsētas valni un redzējām kaut ko ļoti līdzīgu futbola vārtiem, kas bija novietoti gar sienu. Tie bija vērsti pret ārpusi, pret zemi. Daudz ļaužu bija šajos vārtos. Viņu galvās bija daudz mazu cepurīšu un visādos stilos, dažas kā beisbola mices, un visi viņu rokās turēja mazus karodziņus un skaļi kliedza. Ebreji 12.1 runā par liecības mākoni. Es redzēju liecības mākoni. Viņi bija norūpējušies par to, kas notiek apkārt gara pasaulē. Piemēram, kad es sludinu, viņi mani uzmundrina. Dari tā, tieši tā, un tagad ej. Kad paiet puslaiks, ik katrs no viņiem krīt uz saviem ceļiem un sāk lūgt. Puslaiks, tas ir lūgšanu laiks. Tad viņi atkal uzceļas augšā un no jauna turpina mūs uzmundrināt. Mēs esam lielā spēlē. Mums ir daži līdzjutēji, kas mūs ar savām ovācijām uzmundrina. Viņi mums dod savu 100% atbalstu, saucot, ej, ej,
paņem tos, tieši tā, un tagad ej. Ja mēs sapratīsim, ko saka svētie raksti par vienu ģimeni debesīs un virs zemes, mēs varēsim sadzirdēt, ko saka liecības mākonis, gūt panākumus ikvienā savas dzīves sfērā. Mums vienkārši jāiet tam visam pāri un jānokļūst gara līmenī. Nākošais, ko es redzēju, tā bija liela un savēda ēka. Tā bija izrotāta no visām pusēm. Es kļuvu ļoti ziņkārīgs, kaut ko vairāk uzzināt par to, jo no tās aizmuguras nāca zibeņi, un es dzirdēju dārdoņu, pērkona grāvienus, un otras puses. Parastais Jēzus skaļi izteica savus jautājumus, viņš man skaļā balsī uz tiem atbildēja, bet šajā gadījumā, tikko es nodomāju, es nevaru saprast, ko nozīmē šī māja. Tūlīt man nāca sekojoša atbilde, tā ir Dieva troņa istaba. Es nodomāju, turpināju iet. Kas bija neparasti aplūkojot šo māju? Tur bija 7 ziedu rindas, tās priekšā, tās kā taisnas taciņas, sniedzās pret durvīm. Visam debesīs ir savs mērķis, un 7 ir garīgs cipars. Ziedu krāsas mainījās tieši tādā pašā krāsu secībā kā varavīksnē, un katrs zieds, katrs pumpurs vai lapiņa bija vienāda izmēra. Tāpat ēkas priekšā bija 12 koki, nevis koki, ko mēs pazīstam šeit virs zemes, bet debesu koki, gudrības koks, kas nes gudrības augļus, mīlestības koks, kas nes mīlestības augļus, un tā tālāk. Un šie koki bija izvietoti Dāvida zvaigznes veidā. Tas ir garīgs simbols, tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc Izraēla valsts šodien lieto šo simbolu. Un es redzēju 2 eņģeļus karējus, kas stāvēja durvju priekšā. Katram no tiem bija rokā zobens, un šo zobeņa asmeņi bija no uguns liesmām. Atceries, Mihēls ir cīņas eņģeļu valdnieks. Šie 2 eņģeļi vienmēr atrodas ārpus troņa istabas ar saviem degojošiem zobeniem, vienmēr kaujas gatavībā. Dažreiz, kad trīsvienība atrodas iekšienē un tai notiek apspriedzes ēkas dziļumā, vai arī viņi klausās slavēšanā vai cilvēki izmisuma lūkšanās, eņģeļu zobeni aizkar ēkas jumtu, izsauc asus gaismas uzliesmojumus, nozipsnījam visapkārt. Ja šajos īpašajos brīžos kāds nāk, lai ar to kungu satiktos personīgi un ar viņu sarunātos kā ar draugu, eņģeļi saka, nē, pašlaik šeit ienākt nedrīkst, un šīs asās ugunīgās vārpstas tiem trāpa, bet tas nenozīmē, ka kāds tiek atmests, jo gaismas žīpšņi nevienu neievaino. Tas vienkārši liek secināt, ka patreiz neviens tur nevar iekļūt. Protams, lūkšanas vienmēr tiek saklausītas. Kāpēc mēs atceramies Smitu Viglsfortu, Džonu Leiku un citus ievērojumus Dieva vīrus? Tāpēc, ka viņi staigāja un sarunājās ar Dievu. Mēs iepazīstam Dievu, lūdzot garā, lūdzot valodās. Tas ir visīsākais ceļš uz troņa istabu. Lūkšanas nedrīkst būt kaisītas vējā. Mūsu mērķis ir tās virzīt tā, lai tā nokļūtu troņa istabā. Mēs turpinājām iet tālāk, un šī būs mana stāsta vissvarīgākā daļa. Apmēram 500 līdz 600 metrus no troņa istabas es redzēju 3 noliktavas. Tās bija ļoti lielas un ļoti plašas. Varētu būt vairāk nekā tās 3, ko es redzēju. Mēs iegājām pirmajā. Tikko Jēzus aizvēra durvis aiz mums, es palūkojos visapkārt un apstulbu. Vienā pusē bija rokas, pirksti un citas ķermeņa daļas. Kājas karājās pie sienas, bet šis skats izlikās tik dabisks un nemaz nelikās kroplīgs. Ēkas otrajā pusē bija plaukti pildīti ar mazām skaistām kastītēm ar acīm, zaļām, brūnām, zilām. Šajā ēkā atradās visas ķermeņa daļas, kas cilvēkiem virs zemes ir nepieciešams, bet viņi pat vēl nenojauš, kādas svētības viņiem sola debesis. Tās atrodas šajā vietā debesīs,
lai tiktu pielietotas šeit virs zemes. Nevienam citam tās vairs nav vajadzīgas, un tās ir domātas svēto un grēcinieku vajadzībām. Jēzus man teica, tās ir neaprakstāmas svētības. Šī ēka nekad nekļūs pilna, katru dienu to iztukšo. Tu vari šeit ienākt, tērpties ticībā un saņemt visas nepieciešamās daļas gan tavam ķermenim, gan citiem cilvēkiem, ar ko tu nonāc ikdienas kontaktā. Šīs ir neaprakstāmas svētības, un tās atrodas tur, šajās noliktavās, visas ķermeņa daļas, kas cilvēkiem var būt nepieciešamas, simtiem jaunas acis un kājas, āda, mati, bungādiņas, tas viss tur atrodams. Viss, kas tev ir nepieciešams, tikai ieiet iekšā un ticībā saņemt visu to. Pēc kā tu izjūti vajadzību, jo tās ir tur. Vienkārši lūdz Dievu, lai viņš tev pārdabiskā veidā apmaina tavas nepieciešamās ķermeņa daļas. Ļaudis, jums vairs nav jālūdz un jāraud, lai Dievs jums radītu brīnumus. Tie jau ir tur, vienkārši ejiet un paņemiet to, kas jums ir vajadzīgs. Tu vari būt tas zēns, kas cilvēkiem piegādā nepieciešamās ķermeņa daļas, bet vienmēr atceries, ka Dievs saka vienu, es tev varu piegādāt kāju, kas nepieciešams kādam citam. Es varu veselu dienu mudināt tevi to paņemt, bet ko man darīt, ja tu to neņem, Kamēr tu kautrēsies to paņemt, tu manās acīs nebūsi neko paveicis. Noliktavas durvis nekad nav aizslēgtas. Tās vienmēr ir atvērtas tiem, kam ir nepieciešamība. Pa tām ieiet. Mēs varam šīs ēkas iztukšot.